Iesim paskatīties mūsu, kas mums ir izmainījies, ko iepriekš arī stāstīju pārdevā. Mazs ieskats, kā mums te viss notiek. Protams, ka sezonā ievies kārtību vai kaut ko pārvest, vai kaut ko pārvietot, vai kaut ko uzlabot. Teiksim, sezona mums ir tagad pats pīķis, līdz ar to tādas izmaiņas ir diezgan grūts un varbūt neparocīgs. Bet tas sīkums, teiksim tā, te arī var redzēt, principā, kur mēs arī vedam visu iekšā. Mazliet kārtība, mazliet ir uzlabojusies, bet tas mērķis mums, principā, ir tā līdz jūnija beigām, varbūt tāds vēlākais līdz jūlija pirmās nedēļas beigām. Šeit absolūti viss salikt pa plauktiem, attiecīgi, un viss būs pārvests, visi toņi būs salikti smuki pa plauktiem, viss būs ielikts jaunās paciņās iekšā, un doma kā tāda, viss būs super ātri pieejams, varbūt super ātri varētu to visu nokomplektēt. Atkal tas uzsvars ir, ko es iepriekšreiz minēju, uz ātrumu, un ne tikai uz ātrumu, bet arī uz servisu palielam. Lai mēs nevarētu iedot, nebūtu tāda situācija, ka mēs iedodam galvenās komponentes un kaut kas nebūtu, tad arī šeit, teiksim, tā, kur kolēģi seko ļoti līdzi visām produktu grupām, un mēs to laicīgi arī pasūtam. Būs interesanti paskatīties, un šeit viss būs salikts iekšā, ļoti interesanti būs paskatīties, un tad arī mazliet pievērsīsimies klāt arī visam procesam, kā mēs to komplektējam, kāpēc mēs tā komplektējam, un vēl pāris procesiem, jā.